Viens no tuvākajiem un burvīgākajiem Ziemassvētku piedzīvojumu galamērķiem ir Viļņa. Viļņā ir atrodama viena no krāšņākajām meklēm, kas katru gadu pārsteidz ar savu skaistumu. Ziemassvētku atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušajiem, garšīgs ēdiens un burvīgi rotājumi, kā arī veselas ielas ar izrotātām ieejām. Tad sajūta, ka katrs sacenšas savā starpā, kam būs krāšņākas un lielākas dekorācijas. Bet sāksim no sākuma un esiet sveicināti mūsu piedzīvojumā. Šis ceļojums man bija ļoti īpašs, jo es pirmo reizi devos piedzīvojumos ar savu māsu. Tā teikt, abas izrāvāmies no savas darba vai studiju nedēļas, kas no kurai ir aktuāls. Kopumā ceļojums no Rīgas līdz Viļņai aizņem 3,5–4 stundas atkarībā no izvēlētā transporta. Mēs izvēlējāmies braukt ar Luksespres, kas jauniešiem līdz 26 gadu vecuma ieskaitot piedāvā 26% atlaidi. Patīkami pārsteidza, ka autobusā bija pieejami ekrāni, ar kuriem mēs arī nedaudz paspēlējāmies, un bezmaksas ūdens. Esam jau ar māsu atbraukuši uz Viļņu. Mūs izsēdināja pie tirzniecības centra kaut kur 20 minūtes, un mēs jau būsim mūsu viesnīcā. Viesnīca ir ļoti forši apartamenti, tiem es ļoti lepojos katru. Ar māsu izvēlējāmies palikt viesnīcā, kas atrodas pie pašas upes un tikai 15 minūšu gājienā no paša Ziemassvētku tirdziņa. Viesnīca ir diezgan liela, tajā ir pieejama sava sporta zāle, bārs, atpūtas zona un restorāns. Uztaisīsim ar māsu mūsu reakciju precīzāk uz numuri. Man ļoti ītas loks. Vai šis ir labs. Numuriņš pats pa sevi nav pārāk liels, taču pilnībā pietiekams 2 cilvēkiem. Tie panorāmas jumtas logi rada savu īpašu atmosfēru, savukārt moderna vannas istaba ar apsildāmām grīdām tikai paaugstina komfortu. Numuriņā ir pieejams skapis drēbēm, seifs, steikana un neliels leduskapis. Nu ko, esam māsu jau ievākušies, bet palika kas pats svarīgākais uzdevums. Paēst, aiziet paēst, jo tomēr 4 stundu brauciens līdz Viļņai ir pietiekami ilgi. Un mēs aiziesim uz kafejnīcu restorānu, kas atrodas netālu, lai pagašotu un paēstu atkal grūzīņu ēdienu. Jā. Pati kafejnīca atrodas tikai 9 minūšu gājienā no viesnīcas un sagaidīja mūs ar savu autentisku interjeru. Piedāvājumā ir dažāds kaukāzu ēdiens. Sākumā gribējām paņemt alģāras hačapūrī, taču viesmīlis pateica, ka tas ir ļoti liels un ir piemērots 6 personām. Tā kā mēs esam tikai 2 un pie tām jaunas meitenes, tad beigās paņēmām 4 hinkaļus ar gaļu un siera hačapūrī. Sākumā baidījāmies, ka hinkaļos būs atkal ļoti daudz kindzes, kā tas bija Grūzijā, taču izskatās, ka šeit ēdiens ir nedaudz modificēts priekš eiropiešiem.
Man liekas, mēs ņemsim mājās. Neapēdām visu tomēr. Bija mums pat daudz, bet bija ļoti garšīgi. Bija ļoti labi. Jā. Man garšoja. Pats Ziemassvētku tirdziņš atrodas katedrāles laukumā, taču par to nedaudz vēlāk. Šoreiz esam atnākuši tikai apskatīt galveno Lietuvas egli, kas tiešām pārsteidz ar savu greznumu. Ļoti patika ideja uzlikt tos platformās un izrotāt pašu platformu ar dāvanām, eglītēm, rotājumiem un gaismiņām. Tā kā šodien bija plānos pastaigāties pa Vecpilsētu, devamies tālāk un satikām slaveno Viļņu sarkano vilcienu, ar kuru arī mēs nākotnē izbrauksim. Ziniet, es gatavojos un es speciāli skatījos, kur Lietuvā var kaut kur aiziet pastīties Ziemassvētku dekorācijas, bet mēs tā gājām pa ieliņu un šeit mēs atrodamies pie Prezidenta pils un šeit arī ir tik smukas dekorācijas. Tas vienkārši nozīmē, ka tu ej un pēti un atradīsi kaut ko patiešām skaistu. Kas personīgi patīk par Viļņu, tas ir tas, ka pilsēta ir izrotāta ne tikai no pašvaldības puses, bet arī no dažādu iestāžu, piemēram, restorānu un viesnīču puses, kas ļauj vēl vairāk izbaudīt Ziemassvētku noskaņojumu un, protams, kā bonus piesaista savu klientus un turistus pilsētā. Šīs pastaigas viens no obligātiem galamērķiem bija zemenes Dubais šokolādes mērcē, ko atrada māsa. Kāds teiks, ka zemenes ziemā nav baigi logiski? Protams, zemenes nav tik mīkstas un tik sulīgas kā vasarā, taču tik un tā tas bija garšīgs deserts, ko var paķert pa ceļam. Nu ko, garšosim? Ne? Jā. Zemenītes tāds liels. Man garšo. Tā kā zemenes ar šokolādi. Neliels ieteikums, ja jūs redzēsiet kādu ieju pagalmā, nebaidieties nogriezties un iet iekšā, tāpēc, ka tur jūs var sagaidīt kaut kas patiešām īpašs. Mēs esam atnākuši uz pašu skaistāko ieliņu Viļņā. Un tā ir Stikla. Jūs jautāsiet, kāpēc tā? Un es atbildēšu, ka tik daudz skaistuma un rotājumu jūs neredzēsiet nekur citur. Šeit tev lāči, ziedi, vainagi, bantes, taču visvairāk mums patika dekorācijas ar koferiem un ziediem.
Nu, ko otrā diena Viļņā. Šodien jau ir daudz augstāk pa dienas sola, -2. Šodien plānā ir aiziet uz Ziemassvētku vilcieniņu un uz tirdziņu. Mēs ļoti ceram, ka mums pietiks vietas, vai ne? Mums tomēr paveicās, bijām starp pēdējiem 5 cilvēkiem, kurus ielaida iekšā. Kopumā pats vilciens nav parāk liels. Tas sastāv no 2 nelieliem vagoniem ar 4 sēdvietām katrā rindā. Vagoniņi ir ļoti skaisti izrotāti un fonā skan Ziemassvētku dziesmas, kas rada īpašu sajūtu. Vilciens izbrauc galvenās Vecpilsētas ielas, tāpēc mums bija iespēja vēlreiz izbaudīt Viļņu Ziemassvētku noskaņā. Šeit mums māja cilvēki, kad mēs pabraucam garām. Cik mīļi! Tā kā vilciena sākuma punkts atrodas netālu no Ziemassvētku tirdziņa, protams, ieskrējām arī tur. Tirdziņš pēc namiņu skaita gandrīz neatšķiras no Rīgas, taču šeit laukums ir daudz lielāks, tāpēc spēj satilpināt daudz vairāk cilvēku. Tā kā mēs atnācām uz tirdziņu no rīta puses, tad cilvēku nebija daudz un varējām mierīgi visu izteigāt. Vienīgais jāņem vērā, ka tik agrā laikā ne visi namiņi būs atvērti. Kas mani pārsteidza no negatīvās puses, ka Viļņas tirdziņā nebija iespējas paēst normālu ēdienu, kā piemēram kartupeļus ar gaļu, kā tas ir Rīgā. Piedāvājumā bija lielākoties tikai dažāda veida saldumi – čūras, tarģeļņiki, pankūkas, augļu šokolādē un cits. Jāsaka, ka Rīgas tirdziņā ir arī lielāka dažādība ar precēm, kuras pircēji var nopirkt. Augštīgs, silts, garšīgs. Nelielam salīdzinājumam. Šādi izskatās tirdziņš 12. pa dienu un šādi vakarā. Protams, vakara atmosfēru nevar salīdzināt ne ar kādu citu, bet cilvēku daudzums nedaudz bojā prieku. Tomēr tik skaistus rotājumus Rīgā es gan neesmu redzējusi, tāpēc Viļņai par to liels pluss. Manuprāt, Viļņā Ziemassvētku laikā ir 2 galvenās ielas, kas ir obligātas apskatei, un otra ir Pils iela.
Māsa minēja, ka Viļņa viņai sagādāja Ziemassvētku noskaņojumu, kura pirms tam vispār nebija. Šeit es nevaru nepiekrist, jo kā skatoties uz šādu skaistumu, tas varētu neparādīties. Ieskrējām arī dažādos suvenīru veikaliņos pasildīties, jo nedaudz nosalām vilcienā. Es, protams, nevarēju paiet garām magnētam ar augsto zupu, jo tas ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem, ko es varu ēst arī pat ziemā. Un neizgājām arī bez Ziemassvētku rotājumiem. Gribu parādīt jums vienu vietu, kas atrodas Viļņas Universitātes pagalmā, un tā ir Svētā Jaņa baznīca. Šī gotika stila baznīca tika uzcelta 14. un 15. gadsimtā, un tagad tā ir daļa no Viļņas Universitātes kompleksa. Baznīcas iekšienē ir plaša un gaiša, ar augstiem valvietiem griestiem un vairākiem altāriem. Interjerā redzamas vēsturiskas freskas, skulptūras un kapeles, kas rada mājīgu un cēlu atmosfēru. Šo grezumu un mērogu ir ļoti grūti raksturot ar vārdiem vai pat parādīt ar video. Šo ir jāredz un jāizjūt. Baznīcai ir 68 metru augstais zvanu tornis, kas ir viens no Vecpilsētas augstākajām celtnēm. Gadiem ejot, baznīca ir kalpojusi ne tikai kā dievkalpojuma vieta, bet arī universitātes ceremonijām, koncertiem un kultūras pasākumiem. Uz šo brīdi mēs jau bijām diezgan izsalkušas, tāpēc iegājām paēst vietiņā netālu no Slidotavas. Dotā vieta mani piesaistīja ar saviem piena kokteļiem un milzīgām sāļām un saldām vafelēm. Protams, piedāvājumā ir arī citi garšīgi ēdieni, bet mēs apstājāmies pie Snickers vafelēm. Un nē, mums nekas nesalipa, bet beigās gan bija pa saldu. Pa šīm dienām mēs ar māsu gan būsim iztaigājušas gandrīz visas Vecpilsētas ielas. Šajā braucienā pēc 2 dienām māsa man vairs nejautāja, cik tālu ir kāda no vietām. Viņa jau iegaumēja, ka atbilde būs
salīdzinoši netālu. Bet ko es varu pateikt? Tā jau ir taisnība. Ne tuvu, ne tālu, salīdzinoši netālu. Viena no populārām ieliņām Viļņā ir arī Literātu iela, kas rotāta ar simtiem mazu mākslas darbu un plāksnīšu veltītu lietuviešu un pasaules rakstniekiem, kuri saistīti ar Viļņu. Tā ir unikāla vieta, kur literatūra satiekas ar mākslu un pilsētas vēsturi. Vakarā mūs gan sagaidīja agrais Ziemassvētku brīnums. Šodien jau ir pēdējā diena Viļņā. Aiziesim paskatīties uz pilsētu no augšas un tad jau pamazām uz mājas pusi. Viens no skatu punktiem atrodas pie Gediminas torņa. Lai tiktu augšā, ir pieejamas divas iespējas – bezmaksas kāpnes vai nopirkt biļeti par 3 eiro un aizbraukt augšā un lejā ar funikulieri. Gediminas tornis ir vienīgā pilnībā saglabājusies augšējā pilks daļa, kas savulaik aizsargāja Viļņu no ienaidniekiem. Tornis tika celts 14. gadsimtā no akmens un ķieģeļiem, un tā bija būtiska militārā nozīme. No šejienes varēja laikus pamanīt tuvojošos draudus. Leģenda vēsta, ka Lietuvas lielkņezim Gedimiram tieši šajā vietā sapnī parādījies dzelzs vilks, kura gaudošana simbolizē spēcīgu un slavenu pilsētu. Šis sapnis kļuva par Viļņas dibināšanas pamatu. Vēstures gaitā tornis kalpojas ne tikai kā nocietinājums, bet arī kā noliktava, cietums un pat bāka ar signālugunim. Mūsdienās tornī atrodas muzejs.
Viena neierasta kafejnīca Viļņā ir 2D kafē, kas atrodas Ilūzijas muzeja ēkā. Burtiski labajā pusē ir kafejnīca un kreisajā pusē sākas pats muzejs. Šoreiz mums nebija daudz laika, tāpēc atnācām nedaudz atpūsties un ieķert kaut ko garšīgu un siltu. Viss interjers kafejnīcā ir veidots melnbaltā 2D stilā, radot ilūziju, ka telpa nav īsta, bet gan uzzīmēta uz papīra. Blakus kafejnīcai atrodas Viļņas āras lidotava. Apmeklējums maksā 6–8 eiro atkarībā no tā, vai nāksiet ar savām slidām vai nē. Īpaša atmosfēra šeit ir tieši vakarā, kad iedegas visas gaismas. Blakus lidotavai atrodas neliels tirdziņš, kur var nopirkt kaut ko uzkost vai iedzert. Uz šīs nots mūsu piedzīvojums uz Viļņu ir beidzies. Pa šīm 3 dienām tik daudz, kas tika apskatīts un izmēģināts, ka braukt mājās pat ir nedaudz skumīgi. Varu ar pārliecību galvot, ka šeit ir vērts atbraukt un jau pašiem izbaudīt īpašu Ziemassvētku noskaņojumu. Esmu jums sagatavojusi dāvanu un video aprakstā atradīsiet Google karti ar vietām, ko apskatījām mēs un pat vairāk. Un es jums saku, līdz nākamai tikšanai!